pane prezidente, vážená paní Klausová, excelence, dámy a pánové, dovolte mi, abych jménem svým a celé lotyšské delegace poděkoval za pozvání na státní návštěvu vaší hostinné země a krásného města Prahy. Dvě návštěvy na nejvyšší úrovni, které po sebe nasleduje v tak krátké době, svědčí o zvláště přátelských vztazích mezi našimi státy. Atcerēt man savā un visas Latvijas delegācijas vārdā pateikties par uzaicinājumu viesoties valsts vizītē jūsu viesmīlīgajā zemē un skaistajā galvaspilsētā Prāgā. Divas visaugstākā līmeņa vizītes, kas tik īsā laika posmā seko viena otrai, liecina par īpaši draudzīgām attiecībām starp mūsu valstīm. Augsti godātais prezidenta kungs, prezidenta kundze. Latviešu un čehu tautu attiecības aprakstītas jau 14. gadsimtā. Tomēr kultūrvēsturiskie sakari savu pirmo lielo uzplaukumu piedzīvoja līdz ar kremkrūtiešu kustību Vidzemē 18. gadsimta pirmajā pusē. Tad nebrīvo latviešu zemnieku vidū sāk izplatīties čehu reformātora Jana Husa idejas, kļūstot par latviešu garīgās apmodas vēstnešiem. Sākot ar šo laiku, mēs varam patiesi lepoties ar izcilu sadarbību izglītības jomā. Latviešu valodas ortogrāfijas reforma daļēji tika veikta pēc čehu valodas paradigmas. Konsultēties ar pasaules slaveno čehu filologu un baltu valodu lektoriju dibinātāju Kāļa universitātē Jozefu Zobātiju tika ieviesis Jana Husa diakritiskās zīmes. Simboliski, ka Kāļa universitāte ir viena no retajām vietām pasaulē ārpus Latvijas, kur studējot latviešu valodu, var iegūt maģistra grādu. No sirds saku paldies tiem čehu pasniedzējiem un studentiem, gan Prāgā, gan Brno, kuri ir izvēlējušies būt par Latvijas draugiem un vārdu nesējiem pasaulē. Augsti godātais prezidenta kundze. Ceļš uz neatkarību, demokrātiju un pilnvērtīgu pozīciju brīvo valsts saimē mūsu tautām bija ilgs un smags. Ar gandarījumu varu teikt, ka šie vēsturiskie pārbaudījumi ir stiprinājuši mūsu nacionālo lepnumu. Tie ir veicinājuši apņēmību gādāt par drošību un labklājību mūsu zemēs. Dalība Ziemeļatlantijas aliansē ir mūsu drošības garants. Zīmīgi, ka Latvija uzaicinājumu iestāties NATO saņēma 2002. gadā Prāgas samita laikā. Savukārt 4 gadus vēlāk jūsu prezidenta kungs pirmo reizi apmeklējāt Latviju NATO Rīgas samita ietvaros. Šobrīd mēs ar pārliecību varam teikt, ka mūsu valstu neatkarība ir nostiprināta neatgriezīsies un ir sieti stiprā solidaritātes saitē. Ņemot vērā globālos izaicinājumus un pārmaiņas, uzdevums nodrošināt mūsu tautu labklājību paliks nemainīgi svarīgs. Nav šaubu, ka tā īstenošana lielā nozīme ir starpvalstu attiecībām, bet jo īpaši ekonomisko sakaru veicināšana. Salīdzinājumā ar latviešu un čehu daudzpusīgiem kultūras sakariem mums ir daudz neizmantot iespēju ekonomikas sadarbības jomā. Tāpēc man ir īpaši prieks, ka rīt Prāgā tiks atklāts jau 2. Latvijas-Čehijas biznesa fórums, turpinot uzsākto sadarbības dialogu un pavarot jaunas iespējas tirdzniecības sakaru paplašināšanu. Augsti godātais prezidenta kundze, atļaujiet man vēlreiz pateikties par sirsnīgo uzņemšanu un par jūsu patieso vēlmi stiprināt mūsu valstu attiecības. Esmu pārliecināts, ka plaukstošās un sazarotās kultūrētiskās saimes un vēlme stiprināt politiskās un ekonomiskās attiecības turpinās kalpot Čehijas un Latvijas valstu uzplaukumam un tautu labklājībai. Par jūsu prezidenta kungs un jūsu kundzes veselību un laimi, par Latvijas
Latvijas un Čehijas gaišanāko. Panie prezydenty, Pani Klauso, na Wasze zdrowie, Wasz testament. Na świętą